Šīs ir dabīgas smaržas, 100% dabīgas, kas gatavotas no augu ēteriskajām eļļām, jeb augu esencēm, uz dabīgas augu eļļas bāzes. Un gribu pastāstīt, kādēļ arī tev ir vērts tādas pagatavot, atnākot uz smaržu meistarklasi. Mūsdienās, protams, visi ir pieraduši veikalā iegādāties dažādu zīmolu smaržas, kuras, diemžēl, pārsvarā ir sintētisku smaržvielu maisījums. Bet šīs dabīgās smaržas ir gatavotas pēc pilnīgi citiem principiem, gluži tāpat, kā to darīja senos laikos. Visās senajās kultūrās cilvēki lietoja aromātiskas eļļas un smaržas, kas gatavotas no dažādiem augu produktiem, tā skaitā ēteriskajām eļļām. Un šīs smaržas tika gatavotas ar konkrētu nolūku. Tātad tās lietoja cilvēki, piemēram, lai sagatavotos kādam procesam, piemēram, meditācijai. Tātad nomierinātu prātu, relaksētos, vai gluži pretēji. Ja bija jāiet kara gājienā, tad vajadzēja lietot tādas smaržas, kas dod drosmi un iedvesmo jaunām uzvarām. Protams, arī smaržas tika gatavotas tādiem nolūkiem, lai tiktos ar saviem iemīļotajiem, kur nu bez tā. Bet gribu teikt, ka mūsdienās arī tu vari pagatavot smaržas tieši sev, tieši savam konkrētajam mērķim. Jo ēterisko eļļu spēks ir tik liels, ka tu vari tās izmantot ļoti daudzveidīgiem nolūkiem. Tu vari pagatavot savu maisījumu, lai iedvesmotos jaunu projektu uzsākšanai. Tāpat tu vari pagatavot sev kādu nomierinošu, relaksējošu maisījumu, kas palīdzēs tev vakarā pēc darba būt mierīgām un labāk gulēt. Vai arī smaržas kādam konkrētam īpašam pasākumam. Vai tādā īpašā pasākumā, kad tu pulcējies kopā ar draugiem vai kolēģiem, un kā piemiņu no šī pasākuma gatavo savas īpašās smaržas, savu unikālo smaržu maisījumu.